Sveiki! Sveiki! Kucēna joga. Kas var būt vēl mīlīgāks? Sakiet, lūdzu, kā jūs vispār nonācāt līdz tai idejai piedāvāt jogu ar kucēniem? Kucēna joga patiesībā ir ļoti izplatīta praksa ārzemēs, bet kādu laiku atpakaļ, kad tapa šī studija, kopā ar savu kolēģi sapratām, ka Latvijā nekas tāds nav pieejams, un ļoti gribējās cilvēkiem sniegt to prieku, arī palīdzēt sunīšiem, socializēties, atrast jaunas mājas, un tad arī izdomājām, ka būtu kaut kas tāds jādara šeit Latvijā, un tad darbojamies jau kopš oktobra. Visiem ļoti patīk. Man liekas, ka mums nav bijis neviens cilvēks, kurš aizietu prom bez smaidas sejā. Tā kā, tiešām ļoti, ļoti forši. Dievs. Viņš tā kā tāda liela pūkaina bumba. Ko dod šī miedarbība ar kucēniem? Noteikti tas principā ir prieks. Ļoti, ļoti izdalās daudz šis laimes hormons. Un patiesībā mums patīk teikt klientiem, ka tā ir dubultdeva. Viens ir tas, kas izdalās endorfīnu no sportošanas, no kustēšanās, un otrs ir tas, ka, protams, tā saskarsme ar sunīšiem, ar maziem kucēniem, tā viņa mīlestība ir bez nosacījuma. Līdz ar to tas principā ir ļoti, ļoti liels prieks cilvēkiem. Un patiesībā arī sunīšiem, protams, tas ir liels iegūms, jo tāpat kā cilvēkiem patīk mīļot sunīšus, sunīšiem patīk, ka viņus mīļo. Viņi socializējas, viņi iegūst jaunus saimniekus, viņi mācās braukt mašīnā, kas arī nav mazsvarīgi. Tā kā tie iegūmi būtībā ir abām pusēm. Kā jūs tiekat pie kucēniem? Mums ir sadarbības ar dažādiem audzētājiem, un līdz ar to kucēni mums visu laiku mainās. Mums ir bijuši līdz šim dažādākās šķirnes. Mums ir lielāki sunīši, mazāki sunīši. Piemēram, visbiežāk mums ir labradori, jo tie ļoti patīk cilvēkiem. Tad ir arī vācu aitu suņi, samojedi, un tad no mazākiem sunīšiem franču buldogi, pomerānīši, špici, taksīši. Tā kā, ļoti plašs tas klāsts, kas visu laiku arī mainās. Kuras šķirnes kucēni ir visspēlīgākie? Visspēlīgākie. Tādi visaktīvākie laikam ir labradori, un patiesībā arī šie te pomerāniešu špici, kas mums ir tagad, tie ir pat vēl rotaļīgāki. Viņiem atliek tikai pamest bumbiņu, un viņi visur skrien, visi dara. Tā kā, man liekas, patiesībā tās divas šķirnes. Vai kucēni jau ar pieredzi, vai uz katru nodarbību ir pavisam jauna? Nē, mums ir tā, ka pirmajā reizē mēs tos kucēnus bišķi pieredinām pie telpas, viņi adaptējas, iepazīstas ar mums, ar visu šo te vidi, un tad jau tālāk nāk cilvēki. Un tad tie kucēni mums nāk atkārtoti, atšķirās tas ilgums, citreiz tas ir kāds 3 nedēļas, citreiz tā ir tikai nedēļa, atkarīgs no tā, kādā vecumā ir tie kucēni, un arī tas, cik ātri viņiem atrod saimniekus. Jo mums ir arī tāds uzstādījums, ka mēs ļoti kontrolējam to cilvēku skaitu, lai būtu gan patīkama pieredze, gan arī droši kucēniem. Un tad līdz ar to mēs pieturamies gan pie cilvēku skaita, gan arī pie tā optimālā kucēnu skaita, kas ir 5, būtībā, lai sanāktu uz 2 cilvēkiem gandrīz 1 kucēns.